Labrīt, brāļi, māsas. Prieks jūs redzēt no tuvākām un tālākām vietām nākušas un braukušas. Un tic, ka šī mums būs vērtīga diena. Pirms mēs sākam ziņojumus maziem bērniem, ja? Visiem bērniem. Visi bērni dodas uz mēģinājumu, kur? Šeit Ester Roza rādīs ceļu, tā kā bērni dodas uz dziedāšanas mēģinājumu. Tas ir bērni, jā. Lai bērniem svētīgs laiks mēģinājumā, un mēs laikam viņus dzirdēsim arī, jā? Šodien nē. Mēs savukārt varētu šo dienu iesākt lūdzot Dievu svētību tam, ko mēs runāsim, domāsim. Un tas, kā mēs to varētu darīt, mēs to varētu darīt grupās, mēs arī pēc brīža strādāsim grupās, kā mēs no draudzēm esam atnākuši, vai kā citādi. Un mēs arī varētu iesākt sadaloties grupās 2-3 cilvēki šajā brīdī un ieliekot šo dienu, to, ko domāsim, runāsim, spriedīsim, lai Dievs to svētī un vada mūsu prātu, vada mūsu sirdi un ir klātesošs tajā visā. Lūksim Dievu, sadalieties grupās, varbūt iepazīstieties, kas jums sēž blakus un lūksim par šo dienu. Varenais debes Dievs, mēs
ilgojamies pēc Tavas vadības, pēc Tavas atklāsmes šajā dienā, kur mums ir vajadzīgs iedrošinājuma vārds, kur mēs ilgojamies dzirdēt, to ļauj mums no Tevis saņemt, sadzirdēt. Iespējams, mums daudziem ir citas balsis, kas mēģina mūs iedzīt bezcerībā, padošanās domās. Dievs, tur, kur Tu runā uz mums un saka, nebīsties, es esmu ar Tevi, to ļauj mums sadzirdēt konkrēti, kur mēs katrs esam. Tur, kur mums nepieciešams dzirdēt, ir norādījums, vadība, padomu, pamācību, varbūt pat norājumu, kur mums ir nepieciešams dzirdēt un ieraudzīt Tavas skumjas. Tad es lūdzu arī, ka to mēs varam pieņemt, dzirdēt un meklēt. Un vai tas ir iedrošinājums, vai tas ir pat pamācības, vai pat norājuma vārds. Paldies, ka Tu visu, ko Tu mums dod, Tu dod mīlestībā, rūpējoties un vēloties dot mums to labāko. Un tāpēc palīdz mums visu, ko Tu mums grib dot, pieņemt ticībā, pieņemt ar pateicību. Izlūdzamies Tavu svētību šai dienai, ka mēs visi varam būt ar atvērtu sirdi, atvērtu prātu, saņemt to, ko Tu mums vēlies dot. Tev lai gods un slava Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Vēl pirms mēs ejam uz priekšu, mums jāizdara ir svarīga lieta, jo šodien vārda dienas svin arī Žannas. Varbūt vēl kādam ir vārdiena, un es atvainojos, mēs sveicam visus, arī visi, kam ir kādas jubilejas un citas atmiņu dienas un piemiņu dienas, bet mums ir jāsveic mūsu izpilddirektora Žanna Drūnes. Un kur Žanna ir? Žanna te pat ir, un mēs sveicam Žannu. Puķiem, un te ir izgatavota tāda sveiciena šokolāde Žanna. Dievs Tev svētī. Paldies Žannai par to darbu, ko viņa dara, ar lielu uzcītību no visas sirds. Tā vienmēr ir svētība strādāt kopā ar cilvēkiem, un man īstenībā ar citādiem nemaz nepadodas kopā strādāt. Bet ir svētība, ko es gribēju sacīt, strādāt ar tādiem, kas nestrādā skaitot stundas, cikos varēs aiziet mājās un būs attaisnojums ne pat savu telefonu, bet kas dara no sirds, strādā uz rezultātu, strādā ar sirdi, ar mīlestību. Un varam būt pateicīgi Dievam, ka tāda ir Savienības izpilddirektora. Iesākot šo dienu, vai jau turpinot, es tomēr vēlos sākt ar pateicību jums katram par to, ka jūs daudz esat apliecinājuši, ka jūs esat lūguši par mani, par mani ģimeni aizvadītā pusgada laikā. Un par cik ar daudziem no jums man šī ir pirmā tikšanās, tad es vēlos arī šo iespēju izmantot, jums pateikt paldies. Šis laiks, kā jūs varat saprast, nav bijis viegls savā ziņā. Šie 6 jau vairāk mēneši liekas dažādos aspektos kā tāda viena gara diena. Bet paldies par jūsu lūgšanām, un galu galā man jau pat ir grūti iztēloties un saprast, kā šis laiks būtu bijis, ja šīs lūgšanas nebūtu, un ja nebūtu tā jūsu līdzdomāšana un mīlestība, ko jūs mums esat veltījuši. Ja kādas lietas vēl var sacīt pie tā visa, kur mēs esam un kur mēs mācāmies, tad protams, daudzajādā ziņā šajā pusgadā daudz tās lietas, kuras es esmu mācījis, pat ar lielu pārliecību ir tikuši pārbaudīts, un daudzajādā ziņā man jāsaka, man ir bijis jāiet no tādas ticības teorijas, kā
es esmu pratis to daudziem skaidrot, daudzajādā ziņā uz ticības praksi, kur daudz lietas izskatās savādāk un daudz jautājumu ir daudz tiešāk, kādas tu pats nekad negribētu atbildēt. Savā ziņā man tuvu un kaut kādā ziņā saprotamāk kļuva arī raksturiet Jāņa evaņģēlija 6. nodaļā, kur Jēzus sāk mācīt savas mācības smagākas daļas, grūtāk saprotamas daļas. Un tur Jēzus runā par to, ka ja mēs neēdam viņa miesu un nedzeram viņa asinis, tad mums nav daļa pie viņas. Un viņš sāk runāt par savu nāvi un uz to norādīt. Un viņa mācekļi, kas viņam ir sākuši sekot, jo viņi redzēja, ka viņš ir cilvēks ar ietekmi un arī iespējams gribēja ietekmi un arī gribēja justies droši viņa klātbūtnē vai kas vēl citi bija viņa apsvērumi. Daudz no šiem viņa mācekļiem sāk no Jēzus atkāpties, nesekot, paiet malā, iet prom no viņa. Mēs to lasām, tad daudz no viņa mācekļiem sacīs šie vārdi ir smagi, kas viņos var klausīties. Un tad uz priekšu vēl mēs lasām, tur Jāņa evaņģēlija 6. nodaļas, 66. pantā, no šī brīža daudz viņa mācekļi atkāpās un vairs nestaigāja viņam līdzi. Un tad Jēzus to pamana, un Jēzus pagriežas pret tiem 12 un saka, vai arī jūs gribat aiziet. Un tas nav tikai retorisks jautājums. Un tad Pēteris atbild, kungs, pie kā mēs iesim, tev ir mūžīgās dzīvības vārdi. Es domāju, savā ziņā varētu sacīt, Pēteris saka, ja jau man būtu pie kā iet, tad jau es iet. Un man jāsaka, ka tur, kur mēs esam bijuši ar mūsu ģimeni, tad reizēm liekas, ja jau būtu kur iet, mēs iet, un tad tu saproti, ka tu paliec tur, kur tu esi savā ticībā, nevis tāpēc, ka tajā ticībā viss ir saprotams. Īstenībā diezgan pretēji daudz tas nav saprotams, bet tad tu apskaties apkārt un tu saproti, ka bez šīs ticības nekas vispār nav saprotams. Vai bez šīs ticības viss ir saprotams vēl daudz mazāk. Un tu paliec ar šo apziņu, ja jau būtu kur iet, varbūt iet, bet tikai tev jau ir dzīvības vārdi. Bez tevis vispār nekas nav saprotams. Mēs ar ģimeni vairākus mēnešus pavadījām ārpus Latvijas, un tad, kad šis laiks beidzās, mēs braucām uz mājām, un es tā sāku domāt, kas no tā visa laika, kuras sarunas man bija visvairāk palīdzošas un par svētību. Un tad es tā piefiksēju, ka īpaši man izcēlās 2 sarunas, un es pamanīju, ka tās 2 sarunas nebija ar mācītājiem, lai arī bija labas sarunas ar kolēģiem, amatbrāļiem ārpus Latvijas. Bet es pamanīju, ka 2 ļoti labas sarunas man bija ar 2 kristīgiem uzņēmējiem. Un es tā domāju, kāpēc, un es pamanīju vienu lietu, un es sapratu, ka tie kristīgie uzņēmēji, viņi bija ticīgi, bet viņi nedēva iemācītas pareizas atbildes. Un man tā pie sevis bija jādomā viena lieta, ka, lai mēs labāk varētu kalpot šajā pasaulē, kur mēs esam ielikti, mums ir jābūt uzmanīgiem no tādām klišeju veidu atbildēm, kuras mēs reizēm kā mācītāji vai kā tādi profesionāli kalpotāji, jūs daudz šeit esiet tādi aktīvi draudzes locekļi, kur mēs reizēm iemācāmies dot pareizas atbildes, teoloģiski pareizas, bibliski pareizas, pareizi nocitēti panti, bet reizēm tā ir pareiza atbilde, bet tu neesi klātesošs tam cilvēkam. Un tad man bija jādomā par Pāvila vēstuli romiešiem, kur 12. nodaļā Pāvils dod daudz ļoti vērtīgus norādījumus par to, kā būtu jānotiek darbam draudzē. Un 12. nodaļas sākumā viņš apraksta, kā mums katram vajag kalpot saskaņā ar tām dāvanām, ko tu esi saņēmis. Un tā arī, starp citu, ir bieži aizmirst mācība draudzēs. Un Pāvils saka, kam ir dota praviešu dāvana, tas lai kalpo saskaņā ar ticības mēru, kas ir būtiski. Ka tu nemēģini kaut ko
piepūst klāt un tēlot garīgāk nekā īstenībā Dievs tev ir atklājis. Darbojies saskaņā ar ticības mēru, ko Dievs katram piešķīris. Un viņš saka, ka mūsu miesā ir dažādi locekļi, bet katram ir savs uzdevums. Un tad viņš saka, tas, ko es sacīju, praviešu spējas izpaužās saskaņā ar ticības mēru, kalpošanas spējas kalpošanā, spējas mācīt mācīšanā, kas dod no sava, lai to dara vientiesīgi. Pāvils apraksta šīs dažādās kalpošanas, tas draudzē ir vajadzības, un viņš saka, kalpo saskaņā ar to dāvanu, ko Dievs tev ir devis. Un tad 12. nodaļā iet uz priekšu, Pāvils apraksta, ar kādu attieksmi mums to katram arī darīt. Tas attiecās uz visiem neatkarīgi no tā, kāda ir tā tava dāvana. Un tur viņš dod šos svarīgos padomus, ka mums ir jādara tas priecīgiem cerībā. Un tā īstenībā, pa īstam priecīgi mēs varam būt tikai cerībā. Statoties uz šo pasauli, mēs nemaz īsti priecīgi nevaram būt, bet cerībā mēs varam būt priecīgi. Pacietība, bēdās, neatlaidība savās lūgšanās, viņš ir visas šīs lietas, lai neatkarīgi no kāda ir tava dāvana, kāda ir tava kalpošana, tev ir jākalpo šo attieksmi, pacietīgam lūgšanās. Un tad viena no lietām, ko viņš saka, tur 15. pantā, priecājieties ar priecīgajiem, raudiet ar tiem, kas raud. Un man ir bijis jādomā, un man tā šķiet, ka ir dažādi veidi draudzes. Ir draudzes, kurām labāks soks ar priecāšanos ar priecīgiem, un ir draudzes, kuriem varbūt labāks soks ar raudāšanu ar raudošiem, bet tā pa lielam ņemot bieži vien draudzēm var būt tā, ka nesokās labi ne ar vienu, ne ar otru. Un tur mēs kļūstam nevajadzīgi apkārtējai pasaulē. Un man tā liekas, reizēm mēs baidamies priecāties ar priecīgajiem, jo tad mēs baidamies, ka mūs uztvers, ka mēs neesam pietiekoši garīgi. Vai ne? Ja mēs priecāsimies ar priecīgajiem, tad liksies, mūs apsūdzēs, kā Jēzus apsūdzēja, ka viņš tur ar grēciniekiem draudzējās un piedēvēs viņam dažādas apzīmējumus, un mēs domājam, ja mēs būsim tādi pārāk priecīgi ar tiem, kas priecājamies, ja mēs svinēsim šo dzīvi, novērtēsim tās dāvanas, tad mēs neskatīsimies garīgi. Un tajā pat laikā mēs varam baidīties raudāt ar tiem, kas raud, jo tad mēs baidamies, ka mūsu uztvers, ka mēs neesam pietiekoši ticīgi. Ja mēs raudāsim ar tiem, kas raud, vai tad kristieši raud? Un man šķiet, ja mēs pazaudējam šīs abas lietas, tad mēs kļūstam klibi uz vienas, ja pazaudējam abas, mēs kļūstam klibi uz abām kājām. Mūsu kalpošana kļūst ļoti ierobežota. Mums īstenībā nav ko dot šai pasaulē. Mēs nespējam priecāties ar priecīgajiem, baidoties, ka tad mēs neizskatīsimies garīgi. Mēs baidamies raudāt ar raudošiem, baidoties, ka tad mēs izskatīsimies neticīgi. Bet tā īstā kalpošana, kas cilvēkiem ir vajadzīga visā šajā diapazonā. Ir svarīgi priecāties, ir svarīgi raudāt. Un viena lieta kādam varbūt padodas vieglāk, kādam citam padodas vieglāk. Bet tas ir tas, kas mums pasaulē ir jānes. Mums ir pasaulē jāspēj rādīt, kāds izskatās patiesi prieks. Un mums ir jāspēj pasaulē rādīt, kādas izskatās dziļas, patiesas skumjas, līdzjūšanas skumjas. Un tad es tā domāju, pat Jēzus raudāja. Jēzus raudāja nebaidoties par viņu tajā brīdī, kāds uzskatīs par neticību stāvot nāves priekšā. Un uz to es jūs gribu aicināt, sev gribu aicināt, un mēs mācāmies kalpot abos tajos virzienos. Es esmu to tā bijis spiests novērot, un protams, visi neviens novērojums no absolūts, bet kaut vai tā mana pieredze runājot ar tiem kristīgiem uzņēmējiem, kas vairāk grozās tajā pasaulīgajā vidē, es tā domāju, kā tas bija, ka sarunas ar tiem diviem uzņēmējiem man bija palīdzošāks nekā daudziem mācītājiem. Un es
nekritizēt, es nerādāt pirkstu uz mācītājiem, es pats esmu viens no viņiem, vai ne? Un tad man bija jādomā, ka reizēm pasaulē cilvēki reālāk skatās uz to, kas notiek. Un mēs reizēm iemācāmies skatīties uz to teoloģiju, ko mēs esam pieņēmuši par patiesu. Un jebko, kas neatbilst tai teoloģijai, mēs sākam ignorēt vai izlikties, ka tas nepastāv. Un ja tajā teoloģijā nav vieta priekam, tad mēs izstumjam to ārā. Un ja tajā teoloģijā nav vietas sērām vai bēdām, tad mēs to izstumjam ārā. Un mēs paliekam pie tādas savas mazas pasaules, un mēs neesam vajadzīgi šajā pasaulē. Jēzus sacīja, veseliem ārsti nevajag, bet slimiem. Un šī pasaule ir pilna ar bēdām. Un ja mēs neesam gatavi šīs bēdas izjust un būt tiem cilvēkiem līdzās, un tas bija tas, ko es lielā mērā saņēmu, un es varu būt pateicības, bet cik daudz to nesaņem, ja mēs neesam gatavi viņiem būt līdzās, mums nav ko viņiem piedāvāt. Tas ir bijis mūsu ceļš, tā ir beliņa, par kuru man ir jādomā joprojām katru dienu. Es esmu kādiem teicis, lai kādu censtos dzīvot, lai kādu censtos domāt. Kaut kur liekas, ka dzīve tāda sadalās pirms 26. augusta un pēc 26. Bet tad ir labi, ka tuvojās lieldienas, un tu saproti, ka kaut kā var dzīvot arī citādāk un atgriezties pie tā, ka, lai arī ir tas dzīves sadalījums pirms un pēc 26. augusta, tad tomēr var dzīvot tā, ka tu saproti, ka tā pa lielam jau tomēr dzīve ir pirms un pēc Kristus dzimšanas, vēl vairāk pirms un pēc Kristus nāves un augšām celšanās. Un es domāju, mēs kā ģimene esam procesā vienmēr paliekot ar to apziņu, ka mūsu dzīve dalās pirms un pēc 26. augusta. Mēs esam procesā atgriezties tajā vietā, kur mēs varam dzīvot un dzīves sirdi izjust, ka visos dzīves aspektos, tu tomēr pāri visam mēs esam pirms un pēc Kristus nāves un augšām celšanās. Un ar to jau viss mainās. Paldies par lūkšanām. Mēs arī apzināmies, ka mēs nebūtu neesam vienīgie, kas piedzīvo sāpes. Daudziem no jums ir sāpes šajā brīdī, daudziem no jums ir sāpes no pagātnes. Visiem no mums sāpes ir priekšā. Un tāpēc ir labi, ka mēs varam skatīties uz kungu, uz mūsu Dievu, kurš ne tikai runā par sāpēm, bet kurš pat ne tik daudz sāpes izskaidro, kā nāk un sāpes pieņem. Es esmu tā domājis, ja vien nebūtu Jēzus Kristus, kurš atnāk nevis sāpes izskaidrot, bet sāpes pieņem, tad īstenībā daudzos momentos, es domāju, ticībā būtu bijis palikt ļoti grūti. Un es domāju, tas ir tas, kas ir unikāls kristietībā. Kristietība sāpes neizskaidro. Tā dod argumentus, dod iespēju ieskatīties, bet kristietība sāpes neizskaidro īstenībā. Kristus nāk sāpes pieņemt. Un kā tu var pret tādu Dievu sacelties? Kur mēs būsim un ko mēs darīsim šodien? Kur mēs bijām pirms gada? Pirms gada mēs sākām ar skatīšanos uz mūsu statistiku. Mēs sanācām kopā pirms gada reģionālajās sapulcēs un mēs centāmies iegūt to reālu ainu, kur mēs kā draudzes esam. Ja mēs saprotam vienu lietu, ka Dievs mūs var vadīt, ja mēs esam patiesībā, ja mēs esam realitātē. Dievs ir realitātē. Dievs ir reāls un viņš ir realitātē. Viņš nav mūsu iedomu pasaulē. Viņš nav pasaku tēls. Viņš ir realitātē klātesošs. Un lai mēs Dievu sastaptu, mums pašiem ir jāieiet realitātē. Tāpēc mēs Dievu sastopjam
grēknožēlā, kad mēs atzīstam realitātes un stāvokli Dievu priekšā. Daudz cilvēku Dievu pirmoreiz piedzīvo, kad viņi apzinās, ka viņi ir grēcinieki. Viņi to atzīst, jo tad viņi iet realitāti. Un tad notiek tas, ka tu atzīsti patiesību un patiesību tev dara brīvi. Bet tāpat tas ir ar draudzi. Lai Dievu gars varētu vadīt tev draudzes priekš, tev ir līdz kaulam jāapzinās, kas ir tā realitāte, kur tu kā draudze, kur tavu draudze atrodas. Jo ja mēs dzīvojam kādā uzburtā tēlā par mūsu draudzes esošo reālo situāciju, tad no tās vietas īstenībā Dievam ir ļoti grūti mūs vadīt. Dievs, protams, ir neierobežots savās spējās, bet mēs īstenībā noslēdzam sevi no Dieva vadības, ja mēs dzīvojam iztēlotā kaut kādā sapņu pasaulē, domājot, kur mēs atrodamies. Ja mēs esam atraduši dažādas argumentus, izskaidrot, kāpēc ir tā un kāpēc nav labāk, mēs ļoti labi īstenībā iemācāmies atrast attaisnojumus, kāpēc ir tik cilvēki un vairāk nav, un vainīgi ir pasaule, un vainīgs ir garīgums, un galu galā jau ir sacīts, ka mīlestība daudzos izdzisīs un beigu laika tuvojās un viss iet uz leju. Bet iespējams realitāte ir cita. Jo kamēr varbūt kāds dzīvo un attaisnojās ar beigu laika tuvošanos, Āzijā, Āfrikā, daudzās citās pasaules valstīs, un šur tur tepat Latvijā draudze auga. Cilvēki nāk pie ticības, atgriežas, ne tikai nokristās un pēc tam pazūd no draudzes, bet kļūst par Jēzus mācekļiem un dara cits par mācekļiem. Vai tad viņi dzīvo citā laikā kā pārējie? Varbūt ir savādāk, varbūt realitāte ir cita, varbūt tā problēma ir cita. Un kamēr mēs to realitāti neatzīstam, mēs varam būt paši sevi ieslogojuši vietā, ka mēs nevaram iet uz priekšu. Un tas, uz ko mēs skatījāmies pagājušajā gadā un ko mēs gribam turpināt šogad ar lielāku detaļu, ar lielāku uzmanību, skatīties, meklēt, kas ir tā realitāte, kur mēs kā savienība esam, kur mēs kā draudze individuāli, katra draudze individuāli atrodas. Kur tad mēs, varbūt pavisam īsumā, ko mēs ieraudzījām pagājušajā gadā, mēs redzējām to, ka tā ir viena smaga realitāte. Mēs esam baptistu draudzes, baptisti, tātad tulkojumā kristītāji, un iedomājieties, 33% drauģu 3 gadus no vietas nebija notikuši kristības. 3 gadus no vietas, neviens nav kristīts. Tas nozīmē, ka turpat mācītāji ģimene neviena nav pievedusi pie tās ticības. Labi, lai Dievs viņus svētī. Turpat draudzes priekšnieks neviena nav varējis atvest līdz 3 gadu laikā, kurš ir nonācis pie tā, ka viņš saka, zini, es arī vēlos apliecināt savu ticību Kristumu un viņam sakot. 3 gadus no vietas. Mēs redzējām to, ka gandrīz pusē, 44% drauģu nenotiek darbs ar jauniešiem. Un pat tajos pārējos procentos, 56% arī tur iespējams, kā bieži atklājas, tas darbs nemaz nav mērķtiecīgs. Vairāk tie ir tā draudzes jaunieši, draudzes locekļu bērni, kur sapulcējās kopīgi dzert tējas, svinēt dzimšanas dienas un ēst cepumus, un par misiju tur nav runa. Un ja tu mēģinās viņu runāt par misiju, tad viņi vēl noskaņos savus vecākus par tevi iespējams. Ja tu viņiem sacīs aicini līdz savus draugus, klases biedrus, tad, ko tu uzplāzies mūsu bērniem, vai ne? Reizēm tā tas notiek. Tie ir stāsti no ārzemēm, protams, Latvijā tā nav. Mēs redzējām to, ka veselā trešdaļā gandrīz drauģu nav darbs ar bērniem. Iedomājieties, baptisti bija pirmie, kas Latvijā sāks svētdienu skolas. Kamēr citi bērns neuzskatīja par tā vērtu, lai viņiem strādātu draudze, baptisti bija pirmie, kas dibināja svētdienu skolas. Ir pat draudzes Latvijā, kas aizsākās kā darbs ar bērniem, un šobrīd trešdaļā drauģu vispār ar bērniem netiek strādāts. Tas, protams, norāda to, kāda plaisa veidojās, un pēc brīža visi cilvēki draudzē ir 70 gadu un vecāki, lai Dievs viņus svētī, un tie ir ļoti svarīgi cilvēki mūsu draudzēs, bet tur rodas plaisa, tu vairs nevar uzrunāt ģimenes ar bērniem. Tās bija realitātes, kuras mums nākās atzīt. Mēs redzējām šo statistiku par to, ka mums ir 12% draudzes ar visiem 3 risku faktoriem. Nav ne darbs ar bērniem, nav ne darbs ar jauniešiem, un 3 gadus no vietas neviens nav kristīts. Un, protams, ja nestrādā ar bērniem un jauniešiem, tad tas arī tiešākā veidā ved pie tā, ka nav kristības. Tur ir draudzes ar 2 risku faktoriem un 1. Mēs ieraudzījām to, ka 10 gadu laikā 45 no mūsu draudzēm ir sarukušas. Un
tikai 24 ir skaitliski auguši. Protams, kā jau mēs arī pagājušā gadā runājām, šie skaitļi neparāda visu. Un tas, ka draudze ir varbūt drusciņi skaitliski augusi, nenozīmē, ka viņa ir veselīga, un reizēm tas, ka draudze ir samazinājusies skaitliski, nenozīmē, ka viņa ir neveselīga. Iespējams, tur ir citi faktori. Bet tajā pat laikā mēs saprotam vienu lietu, ka mēs nevaram vienkārši paslēpties no šiem datiem. Ja redzēt, tādreiz, kad mēs to, un es atceros no pagājušā gada, cilvēks sacīja, nu jā, bet ir jau iemesli tam visam. Un, protams, tie ir iemesli. Bet redzēt, mums ir svarīgi nesākt tos iemeslus arī piemeklēt un pievilkt aiz matiem un nemeklēt viņus kā attaisnojumus. Ja redzēt, mēs varētu sacīt, nu kāpēc ir tāda, kāpēc tā notiek? Nu, kāds sacīs, nu, bet redzēt, tā ir tā ekonomiskā situācija un emigrācija. Cilvēki brauc projām. Protams, tas ir faktors. Daudzas mūsu draudzes ir ļoti tieši no tās kārtas, kā aktīvi draudzes locekļi ir aizbraukuši dzīvot uz ārzemēm. Protams. Cits sacīs, nu, bet tā ir vispār demogrāfija, bērni nedzimst un arī, protams, fakts, ne? Bet redzēt, tajā pat laikā ir draudzes, kuras līdzīgā kontekstā aug. Bet kas tad tur ir? Viņi dzīvo citā Latvijā. Bet tad mēs paskatāmies citur Eiropā. Citur Eiropā nav tādas ekonomiskas problēmas, kāds ir bijuši mums, un draudzes arī iet uz leju. Es jau esmu sacījis to pirms kādiem 4 mēnešiem bija Londonā, pat neskatoties, pēkšņi ieraugu smuka baznīca pilsētas centrā pārvērst par nakts klubu, vai par restorānu, vai par kaut kādu deju zāli. Ekonomika Londonā stipra, naudas daudz, cilvēku bagāti, draudzes tukši pārvērstas par restorāniem. Bet, ja tu parunās ar viņiem arī ir attaisnojumi. Viņi ir atraduši savējos. Zviedrijā vecā baptistu konfesija. Zviedrijā ir 2 baptistu denominācijas, tad varētu sacīt, viena ir, kas saucās Interact un ir diezgan progresīva un augoša. Vecā baptistu apvienība, ar kur arī mūsu apvienība reizi pagātnē ir vairāk veidojas attiecības. Viņi ir procesā Zviedri, viņi apvienojās ar 2 citām konfesijām, ar kovenenti un metodistiem. 3 konfesijas sanāk vienā. Es esmu runājis ar Zviedru baptistu vadību, es viņam prasu, kāpēc jūs to dariet. Viņš saka, tā ir kristīga vienotība, mēs kopā strādāsim. Īstenībā, kad uzdod vairāk jautājumus, skaidrs ir viens. Viņi vienkārši cenšas nopirkt laiku. Draudzes ir tukšas, īres nevar samaksāt, augus nevar samaksāt, sanāk 3 konfesijas kopā, 2 baznīcas pilsētā var pārdot, iegūt īpašumu, maksāt augus, sanāk cilvēku kopā, var justies labi. Var paslēpties aiz kristīgās vienotības. Tas ir labi, ka pilsēta draudzes kopā strādā. Ir labi, ir pat labi strādāt kopā ar citām konfesijām. Ir labi, es dzirdu, ka Liepājā tas notiek ļoti labi. Bet realitāte jāatzīst. Tas nenotiek kristīgas vienotības vārdā, tas notiek vienkārši attaisnojums meklējot. Redziet, attaisnojums meklē visur. Mēs neesam unikāli. Attaisnojums meklē ne tikai tur, kur cilvēki brauc projām, attaisnojums meklē tur, kur cilvēki brauc šurp, un arī tur draudzes tukši. Un tāpēc, redziet, mums ir jāmaina tā attieksme, ka mēs meklējam attaisnojumus. Mēs to ļoti labi, protams, izdarīt, un mēs pēc brīža svētajos rakstos arī redzēsim vienu ļoti pazīstamu vietu, Bībelē, kur arī cilvēks ļoti labi prot izskaidrot, kāpēc nekas nav noticis un nevar notikt. Tikai tā attieksme, ko viņš saņem no tā, kas viņu izvērtē, un mums viss vērtēs pats Dievs, tā attieksme ir ļoti skarba, ko viņš piedzīvo. Pēc visiem labiem, loģiskiem attaisnojumiem, kurus viņš ir izstāstījis. Nu, redziet, un tāpēc tas uzdevums, kur mēs esam, ir kā iet uz priekšu ar to realitāti, nevis meklēt attaisnojumus. Un ja mēs labi tos attaisnojumus meklējam, tie attaisnojumi pilnīgi var tikt kā kanonizēti. Mēs viņus jau tik bieži atkārtojam, ka mēs tiešām viņiem noticam, ka tā arī ir. Mums ir jāiet uz priekšu. Un tas, ko mēs darījām pagājušā gada laikā no iepriekšējās reģionālās sapulces, mēs meklējam, kas būtu tā vīzija, kur mums kā savienībai kopumā, savienības nozarēm un visām savienības draudzēm vajadzētu iet, ka mēs varētu virzīties uz priekšu, nevis meklēt attaisnojumus un ieslīgt tādā apātijā, bet no šīs vietas, kur mēs esam atzīstot to realitāti, iet uz priekšu. Un tā tapa šī ilustrācija par būtu, bet aiz tās būtas ir daudz sarunas un lūkšanas un pārdomas, kas tad ir tas, ko Dievs mums rāda. Kam vajadzētu mainīties, skatoties uz šo un citu statistiku, kurus šodien neatgādināšu. Un mēs sapratām, ka tas, ko
tās 3 vērtības, uz kurām mēs gribam balstīt, un es viņas gribu atgādināt, un tās mēs kongresā pieņēmām, un daudz no jums par tām balsojam, paldies par to, bet mēs saprotam, ka ar vīzijas pieņemšanu nekas nemainās, ir jautājums, vai mēs viņu īstenojam. Mēs sapratām, ka tur, kur mēs esam, ar to statistiku, kur mēs esam, to problemātiku, ko mēs redzam draudzē, un atkal šeit tas ir piestiprināti. Varbūt kāds no jums sēž, un tas uz mums neatiec, mūsu draudzē ir savādāk, mums tas viss ir kārtībā, paldies Dievam. Bet skatoties uz to kopējo ainu, ko mēs redzam ne tikai Kurzemē un arī Kurzemē, bet citur Latvijā, tas, ko mēs redzējām, ka tās vērtības, kuras mums ir svarīgi pacelt un vērst uz tām uzmanību no jauna, ir šīs 3. Tās nav visas, bet 3 ļoti būtiskas lietas, lai mēs varētu iet uz priekšu, izrauties no tās stagnācijas, kur mēs esam daudzajādā ziņā iesēdušies. Kristocentriski vai evaņģēlijā centrēti. Ka no tādas legālistu draudzes, no draudzes, kas ir varbūt primāri tradīcijās balstīta vai varbūt personālijās balstīta vai uz īpašumiem balstīta identitāte. Ka mēs varētu iet atpakaļ pie tā, ka mēs esam kristocentriski. Jā, tie ir skaidri principi, kas tiek mācīti. Kad cilvēks saprot, ko nozīmē kristīga dzīve, un tas tiek mācīts. Kristus mācība par dzīvi, par kalpošanu, par vērtībām tiek pasniegta. Bet tajā pat laikā arī tas tiek darīts veidā, kad cilvēki saprot, ka viņi ir mīlēti. Kur viņi saprot, ka vai tas ir arī skarbāks vārds no Bībeles vai iedrošinājuma vārds, ka pāri tam visam staro, ka tā ir laba vēsts. Tā ir evaņģēlijā centrēta vēsts, atpakaļ pie Kristus centra. Un par dzīves centru vienmēr notiek cīņa. Nevelti pirmais bauslis ir neturēt citus dievus. Manā priekšā Dievs saka. Es esmu viens vienīgs Dievs. Pirmais bauslis, un visus pārējos bausļus, kā ir daudzkārt sacījuši gudri cilvēki, mēs pārkāpjam tad, kad mēs pārkāpam pirmo. Kad centrā vairs nav Dievs, bet kaut kas cits, kāds augs ienāk. Un tas, ka mēs esam baptisti, un tas, ka mēs nākam svētdienā uz baznīcu, nepasargā mūs no tā, ka augi ienāk. Augi ienāk. Augs var kļūt mūsu iestrādes, mūsu tradīcijas, mūsu dievkalpojuma kārtība. Augs var kļūt personālijas baznīcā, kurām nevar pieskarties. Visu var kritizēt, bet atļaujies par tiem kaut ko pasacīt. Un es nesaku, vai kritizēt kaut kā aiz muguras vai kā, bet ir kādreiz lietas, kurām nevar pieskarties. Un visi jūt, ka nav pareizi, ka neiet pareizajā virzienā. Tas nozīmē to, ka tur ir kāds augs. Ja? Jūs paši zināt. Daudz lietas var nonākt centrā un mums iet atpakaļ pie tā, ka Kristus ir centrā. Ka mēs sanākam un viens uzdevums. Ka mēs varam varbūt daudz lietas. Un es neesmu pret tradīcijām, man pašam viņas patīk. Un ziniet, mēs vienmēr, es domāju, normālam cilvēkam interesē gan vecas lietas, gan jaunas. Un man tā liekas, ka tas īstenībā norāda uz mūsu ilgām pēc mūžības. Mums patīk vecas lietas, piemiņas lietas, kas stāst par pagātni, mums patīk jaunas, kuras vēl nevienam citam nav. Un es domāju, tā īstenībā tur slēpjas kaut kur dziļākais, tā stāv arī mūsu dvēseles ilgs pēc mūžības. Pēc visa, pēc tā, kas bijis un pēc tā, kas būs. Un ir labas tradīcijas, man pašam patīk vecas dziesmas, un es pats esmu uzaudzis no bērna kājas baptistu draudzē. Tam visam ir savu vietu. Bet tāpat laikā mums ir jāspēj reizēm noslaucīt tīras galvas, paskatīties uz to visu un saprast, vai šis vispār ir kristocentris, ko mēs te darām. Kādā veidā šis palīdz cilvēkiem ieraudzīt Dieva žēlastību. Un ja tas nepalīdz, noliekam to malā. Visu mēs nevarēsim izdarīt. Tad fokusējamies uz to, kas ved pie Kristus, nevis prom no viņa. Nākošā vērtība, par ko mēs arī kongresā runājam, pavairoties spējas. Netērēsim enerģiju uz to, kas ir, redzēt, ja tas nav pavairoties spējas, visticamāk tas nav bībelisks. Ja tas nav pavairoties spējas, iespējams tas ir ļoti balstīts tradīcijā, kas kalpoja, varbūt labi strādāja 60. un 70. gados, bet šodien tas vairs nestrādā. Un tradīcijas vārdā tam var pumpēt iekšā dzīvību un uzturēt viņu pie dzīvības, pie sistēmas turēt. Bet tas nespēja vairs šodienas apstākļos strādāt, jo tas nav atbilstoši šim laikam. Ja? Tā vairs nav pravietiska balss 21. gadsimtam. Tās ir smukas atmiņas par 1960. gadu varbūt, ja? Kas arī ir vērtība, bet tas nav pavairoties spējas. Šodien tas neuzrunā, šodien tas nav saprotams. Patīk vai nepatīk, šodien tas nav saprotams.
Tas ir balstīts tradīcijā. Otrs iemesls, kāpēc lietas nav pavēroties spējīgas, ja tās ir balstīts personībā. Un to viens cilvēks kā personība ar tām dāvanām, ko viņš var izdarīt, bet neviens cits to nevar izdarīt. Jo tas ir balstīts viņa personībā, nevis Bībeles principos. Un, protams, atkal vieta ir personībā un izmantot tās dāvanas, bet vai tas ir pavēroties spējīgs? Vai es vadu kā vadītājs, no kura citi var mācīties un citi var kļūt kā vadītāji? Vai es vadu kā vadītājs, cenšoties strādāt līdz tam brīdim, kur es varu iet un darīt citas lietas, un aiz manis ir kas turpina? Iedomājieties, Jēzus 3 gadus aktīvi kalpoja. Pēc 3 gadiem viņš varēja aiziet. Viņš sūtīja, protams, savu garu, bet gars ir arī šodien. Un reizēm liekas, kāds vadītājs var vadīt 15 gadus, un ja viņš aizies, viss sabruks. Kāpēc? Viņš ir vadījis egocentrisku uz sevi, viņš nav vadījis pavēroties spēju. Saprotiet? Un tas nav tikai mācītāju līmenī. Sieviešu kalpošanas svētdienas skola. Katram svētdienas skolotājiem mācīties pavēroties spējīgs attiecībā tikai uz vadīšanu. Draudze pavēroties spējīgi. Ja šeit var būt draudze, tad tur var būt draudze. Ja tur var būt draudze, tad tur var būt draudze. Pavēroties spējīgs modelis. Nevis tikai kaut kādu modeli, kas prasa pumpēt iekšā naudu, darīt, un tik līdz mēs palaidžam vaļā, tas sabrūk, jo tam nav dzīvība pašam sevi. Tā ir vērtība, kas mums ir jāmeklē. Un trešā vērtība, protams, misionāla. Mēs tik daudz esam fokusējušies uz iekšpusi, un mums ir jāmācās domāt, kā mēs varam iet uz ārā. Nevis domāt, šeit mēs esam, lai viņi nāk pie mums, prom no tās attieksmes, ka mēs kā draudzi, reizē draudzes uzvedās, it kā mums būtu vēstniecības. Un ziniet, ja vienā valstī ir vēstniecība, pietiek. Viena ir, ja vajag nāc, atradīs mūs, iedosim tev vīzi, iedosim tev pasi. Viena ir, ja vajag nāc pie mums. Jā, mēs esam Kristus vēstnieki. Tas viss ir. Mēs esam viņa pārstāvi, mēs nesam viņa vēstnieki. Bet draudze nevar uzvesties kā vēstniecība, ja grib, lai nāk pie mums. Un kā katrai vēstniecībai varbūt vēl labu šodziņš, riņķī un apsardz un pareizos ielaidīsim iekšā. Draudze ir kā slimnīca drīzāk. Jo draudze ir kā glābšanas kuģis, kā glābšanas laiva, un jo vairāk ir tie, kas slīkst, jo vairāk tās laivas vajag. Cita mentalitāte, misionāla mentalitāte. Nevis gaidīt, ka tie, kam vajadzēs atnāks pie mums, daži tādi arī būs, bet kā mēs varam aiziet pie tiem, kas tur ārā ir. Misionāla domāšana. Un es vēlos atgādināt, kā mēs jau domājam kongresā. Redziet, draudzē nav vienkārši tāda lieta kā misija. Reizēm draudze, tad tur ir koris, tur jaunieši, svētdienas skola, un tad arī varbūt, ko tad mēs darīsim misijas jomā? Man patīk tas teiciens, kas saka, ka draudzē nav misija, draudze ir misija. Viss, ko mēs darām. Ja tā nav misija, ja koris nesaprot, ka tā ir misija, iet arī uz āru, kalpo draudzē, vest cilvēks pielūgsmē, bet arī domāt, kā mēs varam uzrunāt tos, kas ārā. Kā mēs varam aizsniegt. Dievs cauri svētajiem rakstiem ir misionārs. Viņš vienmēr tiec aizsniegt cilvēks, vest cilvēks pie sevis, jo cilvēki, kas iepazīst viņu, vairo viņa godu, un Dievs vēlas vairot savu godu šajā pasaulē. Vai ne? Un tāpēc caur izredzētu tautu nāk pasaulē viņa dēls, kas glābi visu pasauli, un katrs cilvēks, ne tikai daži izredzētie vai viena izredzētā tauta, var tikt atjaunot Dievu līdzībā. Dievs ir misijā, visu laiku viņš ir misijā, cauri svētiem rakstiem. Un draudzes uzdevums ir būt misijā. Vai mēs esam misionāri? Katrai nozarei nav tāda lieta, ka ir misijas nozara un tad ir svētdienas skola. Nē, svētdienas skola tā ir misija. Jā, kā kalpot draudzes bērniem, kā kalpot uz āru, kā aizsniegt visus bērnus pilsētā. Ne? Koris, tā ir misija. Un ja nav misija, tad tai lietai nav jāpastāv. Un redzēt, šīs 3 vērtības mēs gribam redzēt visās izpausmēs. Un man gribas sacīt, ja mēs nevaram saskatīt šīs 3 vērtības, tad netērējam uz tām lietām elektrību. Paliekam tās malā. Paliekam tās lietas malā un paskatāmies, un mēs redzēsim, ka īstenībā neko nezaudē. Tikai iegūstam vairāk laika un vairāk enerģijas darīt svarīgākas lietas. Ja mēs saprotam, kas ir mūsu vērtības, mēs varam sākt lieku atvest. Jo reizēm mēs apaugam, reizēm draudze var kļūt kā tāda
veca garāža pilna ar veciem krāmiem. Un ar ko es ar to domāju? Ar visādiem ieradumiem, ar visādām lietām, kas atgādina kaut ko skaistu, bet es īstenībā vairāk nestrādāju. Lai tu mēģinās to izmest ārā, viņš bet varbūt kādreiz vēl noderēs, vai ne? Bet tajā garāžā vairs iekšā nevar iet. Tur ir pilns, tu pat nezini, kas tur ir, bet tur ir pilns. Jāņem jauna garāža, jābūvē jauns šķūnīts, jo tur vairs iekšā neko ielikt nevar. Tu pat nezini, kas tur ir. Ja kaut ko vajadzēs, un tāpat aiz uz veikalu un pirkt, jo tu jau nemaz netiec klāt, kas tur iekšā. Bet ir pilns. Un reizēm, ja mēs saprotam, kas ir vērtības, mēs varam pateikt, ka tās lietas mēs varam palaist vaļā. Kā būtu, ja katra kalpošanas izvērtētu sevi iepratī šīm kalpošanām, šīm vērtībām, ja katra draudze, ja katra savienības nozara, ja mēs to darām ar Dievu palīdzību. Ja katrs vadītājs skatītos, vai es esmu kristocentrisks cilvēks, vai es norādu uz Kristu, vai es vedu cilvēks pie sevis, vai tas ir par mani, vai tas ir par Kristu, kas te notiek. Vai es esmu tāds, kas aiz sevis veidot citus vadītājus, vai es pavairoju sevi, vai es ļauju Dievam caur sevi vairot savu darbiniekus. Vai es esmu uz āru vērsts, vai fokus ir uz mani un uz to, lai es tur laimīšu tos cilvēkus, kas izdara spriedumu par to, vai es esmu labs vai slikts mācītājs. Uz ko ir mans fokus? Kas ir mans atskaites punkts? Ja tāda būtu katra svētdienas skola, katra jauniešu kalpošana, katra sieviešu kalpošana, katrs koris. Uz šīm 3 vērtībām balstoties mēs gribam iet 5 virzienos un pavisam ātri, es tos atgādināšu. Mēs sapratām to, ka statoties uz statistiku, mums ir jāliek uzsvers uz 5 virzieniem, svarīgiem virzieniem. Pirmais – bērni. Un man ir prieks, ka ar vairāk jūsu iesaistīšanos, ar atbalstu, ar konkrētu cilvēku finansiālu atbalstu, ir Svētdienas skolas apvienība pie tā strādājusi un ir izveidota Timoteja skola, zem BPI Timoteja skola, kas māca Svētdienas skolotājus. Mēs meklējam veidus, kā gatavot labus 21. gadsimtam sagatavots, ja tā var sacīt, Svētdienas skolotājus. Tas nav viegls uzdevums. Strādāt ar bērniem nav viegli, bet mēs kopš pagājušajā gadā esam šo ceļu nogājuši, un šī Timoteja skola strādā vairāk kā 20 brāļu māsas tur mācās, vairāk māsas, vajadzētu vairāk brāļus arī Svētdienas skolās. Septembrī būs jauna uzņemšana. Tiešām Dievs dod, ka no katras jūsu draudzes būtu vairāk, kas tur ir gatavi nākt mācīties. Meklēt veidus, kā mēs varam veidot, varbūt sacīs, mums ir viss labi, mums Svētdienas skolā ir bērniņi, vairāk nemaz nevajag, 30 ir, pietiek, pavairoties spēju, kā būtu, ja varētu sākt Svētdienas skolas citos pilsētas rajonos strādāt ar bērniem, tā kā citi to dara. Mēs esam nogājuši tā kā ceļu, iesim uz priekšu, ka ir sākusies Timoteja skola, un mēs ceram ieraudzīt citu statistiku pēc kāda brīža, ka katrā draudzē būs Svētdienas skola, katrā draudzē būs laba Svētdienas skola. Otrs virziens – jaunieši. Kopš pagājušā laika man ir prieks, ka ir izveidota tagad jaunatnes apvienība, kas strādā pie tā, ka tagad arī sākās jauniešu vadītāja apmācība atkal. Gads Jūrmals to vada, piesakieties pie viņu, sūtiet jauniešu vadītājus, kas var tikt sagatavot strādāt ar jauniešiem. Kas cenšas domāt, kā runāt, kā strādāt ar jauniešiem tajā laikā, kad Dievs mums ir ielicis. Esam kā ceļu nogājuši prieks par to. Mēs gribam strādāt pie trešā virziena, kas ir vadītāji un mācītāji. Mēs strādājam pie tā, ka mācītājiem tad būs tālāka izglītība, ir gan iespēja, gan arī pienākums tālāk mācīties, īpaši sludinātājiem. Edgars Mažas pie tā strādā, kā ir arī brālības vadītājs, BPI pie tā strādā. Mēs strādājam pie tā, lai būtu pieejama mentorēšana dažādos līmeņos, ka mēs ne tikai ieliekam vadītājus un tad, līdzīgi iemet ūdeni, izpeldēs labi, neizpeldēs statistiku. Bet ka mēs varam viņiem piedāvāt atbalstu caur mentorēšanu, caur klātbūtni, caur labiem jautājumiem, caur to, ka mēs viņus nepametam, ka mēs viņiem palīdzam risināt problēmas. Tā ir svarīga lieta, strādājam pie tā. Draudžu atjaunot, mēs strādājam pie draudžu attīstības centra izveidas, kur mēs draudzēm piedāvāsim iespēju sevi izvērtēt un ieraudzīt to realitāti, kur katra draudze atrodas. Mēs meklējam arī partneru attiecības ārzemēs, mēs meklējam draudzes, kuras gribētu sadarboties ar draudzēm, kuras vēlas atjaunoties Latvijā.
vai kuras vēlas iet uz priekšu un labi kalpot, un mums ir vairākas draudzes atsaukušās, labas draudzes, kas vēlas braukt un palīdzēt, ja tas būtu vajadzības. Ir virkne citas stratēģijas, pie kurām mēs strādājam, lai mēs kā savienība varētu palīdzēt draudzēm atjaunoties. Daudzām draudzēm ir jāatjaunojas, vai ne? Un tāpat laikā, protams, draudze ir tā, kas atrodas fronts līnijā un viss izšķir tas, ko jūs dariet. Un mēs turpinām strādāt pie draudžu dibināšanas, pie jaunu draudžu dibināšanas, un tur ir virkne lietas, kas notiek, kā N4, kas ir draudžu dibināšanas komandu, apmācība vide, tur ir mentorēšana tiek piedāvāt, mēs meklējam arī finansējumu no ārpus, lai mēs labus draudžu dibinātājus varētu atbalstīt arī finansiāli. Ir virkne citas iestrādes, kuras no tā kā ar Dieva palīdzību mēs virzamies uz priekšu. Nebūtu nav tā, kā gribētos, nebūtu, varbūt neesam tikuši tik tālu, kā gribētos atrasties tagad 13. gadā, bet mēs ejam uz priekšu. Un, protams, virkni lietas, kas notiek, kuras es šeit nepieņemu, kas notiek un draudzēs, un liels prieks par to visu. Un tas, ko es gribētu šodien jūs aicināt, ka mēs varētu meklēt, saprast, kur tava draudze atrodas. Ja šī statistika, kur es dodu tev līdz šim, vairāk ir kā tāds skats no putna lidojuma, tā sacīt, tad šodien mēs centīsimies paskatīties uz katru draudzi un kalpošanu individuāli. Un pēc brīža es aicināšu jūs strādāt grupās, un tā vērtība tai dienai būs lielā mērā no tā, cik nopietni jūs būsiet gatavi strādāt ar tiem jautājumiem, kurus es jums došu. Redziet, tas, kas tev ir vērtīgs, to tu skaiti. Ir taisnīgi. Tas, kas tev ir vērtīgs, to tu piefiksē. Manai sievai ir vērtīgs laiks ar mani, un man, starp citu, arī ar viņu. Bet tāpēc, ka manai sievai ir vērtīgs kvalitatīvs laiks ar mani, viņa reizēm piefiksē. Un viņa reizēm ļoti labi var pateikt, kad mēs pēdējo reizi bijām divatā kaut kur aizgājuši. Kāpēc viņa to piefiksē? Jo viņai tas laiks kaut ko nozīmē. Viņa to piefiksē. Viņai tas ir vērtīgs. Tas, kas tev ir vērtīgs, to tu skaiti. Ir vēl cits faktors. Tas, ko tu skaiti, tas tev kļūst vērtīgs. Ziniet, tad es spēlē kaut kādas datorspēles kāds. Uzreiz var pateikt, man nav to problēmu. Un kas notiek? Ziniet, tu nospēlē kādu spēli un parādās rezultāts. Un tu esi 3. vietā. Un tad tu spēlē otro raundu, un tu jau esi saspringis, lai tiktu 2. vietā. Ja tā padomā, kāda starpība, ja? Tad tu 15,000 punktu vai 14. Tu to sāc skaitīt, un tas tev kļūst svarīgi, tikai kā ilustrācija. Redziet, un tad ir jautājums, kas ir tās lietas, kuras mēs skaitām draudzē? Ko tu skaiti? Kolekti skaitiet? Kāpēc skaitiet kolekti? Tad ir svarīgāk būtu zināt, protams, arī kārtība, vai ne? Ja neskaitīs kolekti, tad jūs sacīs, kas te notiek, kad mēs te metam iekšā un cik katram vajag grābi ārā, nebūs uzticība. Skaitiet kolekti. Ko jūs vēl skaitiet? Reizēm draudzes neko citu neskaita. Ir draudzes, kas skaita tikai kolekti. Tas, kas tev ir vērtīgs, to tu skaiti, un tāpēc ir ļoti svarīgi un stratēģiski izvēlēties, ko mēs skaitām. Lūkas evaņģēlijā mēs lasām, kur ir tava manta, tur ir tavs sirds. Tas, ko tu skaitīsi, pie tā pieķersies tavs sirds. Ja viss, ko tu skaiti, ir svētdienas apmeklējums un kolekti, tad pie tā būs tavs sirds. Bet mums tur ir kādas citas lietas, kas jāskatās dziļāk. Un redziet, lai saprastu, kas patiesībā vada tavu draudzi, bieži vien nepalīdz redzēt Bībeles pantus, kas ir rakstīti baznīcas priekšā. Šajā baznīcā Dievs ir mīlestība. Es uzaugu baznīcā, kur arī bija Bībeles panti, es kalpoju Matejā, kur bija sacīts, mēs sludinām Kristu, kur uzstās visu. Bet, ziniet, reizēm tie panti priekšā var palikt tikai kā panti uz sienas. Tas, kas īstenībā atklāja tavas draudzes vērtību, ir tas lielā mērā, ko tu skaiti. Jo tas, ko tu skaiti, par to tu satraucies. Tam tu seko līdzi, pie tā ir tavs sirds, par to tu lūdzi. Ne?
Reizēm cilvēks saka, mēs neskaitam, jo tas ir Dieva darbs, Dievs darbu nevar izmērīt. Protams, bet zināt, lielā mērā tās ir atrunas, tās ir muļķības. Daudz ko var izmērīt. Bībelē daudz, kas tiek skaitīts. Nevelti, arī jaunā derībā atkal un atkal tiek pieminēti, cik cilvēki tika dziedināti, cik cilvēki pieņēma Kristu. Vai ne? Kāpēc viņi to skaitīja? Kāpēc viņi saskaitīja vasaras svētkos, ka 3000 vīru vienmēr? Ja? Kristījās. Dievu darbu arī var izmērīt. Daudz, ko mēs nevaram redzēt. Protams, tur paliek noslēpums. Bet reizēm cilvēki neskaita. Viņi ir atraduši attaisnojumus, mēs neskaitām, ka to nevar izskaitīt, bet īstenībā reizēm neskaita divu citu iemeslu dēļ. Ja īstenībā man ir vienalga, man tas īstenībā nesatrauc, kamēr vien varbūt kaut kāda mana garīgā gauma tiek apmierināta. Otrs iemesls mēs neskaitām, jo mēs negribam sabojāt garstāvokli. Man brālis, pirms mēs uzaugām visi 3 bērni kristīgā ģimenē, bet tad viņš mācoties augstskolā, viņš atgāja no ticības, pagāja malā, uz baznīcu nenāca. Es to tajā laikā diezgan pārdzīvoju, un tā aicināju. Un tas viss tā vilkās, viņš nenāca, viņš bija diezgan nocietināts sirdi, un tad vienā pirmsvētdienu laikā viņš atnāca uz Mateja baznīcas sludinu, un viņš pēc dievkalpojuma, pēc svētdienas es aicinu pieņemt Kristu, viņš pacēla roku, un es biju pamatīgi izbrīnīts, un viņš bija kļuvis patiesi ticīgs, atgriezies, īstenībā viņš to bija izdarījis iepriekšējā naktī, un atnāca uz baznīcu to apliecināt. Un es viņam prasīju, kāpēc pirms tam nenāca uz baznīcu? Es saku, labi, to tur varbūt nebija skaidrs, vai kā, bet vispār kāpēc tam nenāca? Viņš ir, ka es negribēju garstāvokli bojāt. Ja es zināju, ka es tāpat neko netaisos mainīt, es aizēju, tur es dzirdu, man uzrunā, un tad es jūtos slikti pusnedēļu, kamēr es atteinu tā visu. Es labāk vispār neju un jūtos daudz maz labi. Ja? Ja tā vienmērīgi slikti, nevis ļoti slikti. Ja? Reizēm mēs tāpēc neskaitam, jo mēs baidamies ieraudzīt to. Bet īstenībā pat tās draudzes, kas saka, ka mēs te neko neskaitam, un mēs esam ļoti garīgi, īstenībā arī tās skaita. Īstenībā visas draudzes skaita. Jautājums ir ko? Ir draudzes, kas ļoti skaita un vēro, vai ir saskaita, vai viss ir laimīgi. Un ja kādam kaut kas nepatiks, tad to varēs manīt pēc 60 sekundēm, to jau varēs redzēt, ja kādam liksies, ka mūzika paskaļ. Kaut ko būdinās griezīs, viņi ir vēl izies ārā. Un nākošā padomas sēdē par to būs jārunā. Tas un tas izgāja ārā. Ziniet, man arī bieži vien mūzika liekas par skaļu, un tas ir par skaļu labu un plusi slikti, drīzāk otrā, bet ne par to stāsts. Ja? Mēs ļoti pamanām. Atliek kādam izteikt vismurgaināko sūdzību, un pēkšņi nākošā padomas sēdē būs stunda, ko runāt. Tam un tam tas nepatika. Ko mēs tad to darīsim? Nē, vai te nevajag vērot kā cilvēku? Protams, vajag rūpēties, lai sasteņu nevajag, jo mums jau nav mēģis kāds sāpināt un kādu atstāt no ticības, bet reizēm tādām lietām. Un tajā pat laikā kristības nav bijuši 3 gadus, par to mēs nerunāsim. Bet tam nepatīk tāds iesaka, par to runāsim. Ko mēs skaitām? Ne? Tas ir jautājums. Mēs skaitām, lai būtu sasteņi, lai viss būtu mierīgi, lai visiem viss patikt. Un reizēm tie varbūt vienkārši untumaini, pieauguši cilvēki, kas uzvedās kā untumaini bērni. Un mēs vērtēsim, runāsim, spriedīsim, lai visi laimīgi. Mēs varam vērtēt stabilitāti. Un par to cilvēku, tas cilvēks īstenībā dzīvo diezgan nekristīgi, viņš pat uzvedās nekristīgi, viņš pat kā viņš risina konflikts, kā viņš uzvedās draudzes pilnsapulcē, tas viss ir nekristīgi. Bet ja viņš aizies projām, viņš diezgan daudz ziedā mums tā liekas. Tā labāk. Es varbūt pārspīlēju, es jau ārzem piemērs minēju, ja? Es pa Latviju ne. Es jau diezgan daudz esmu bijis ārzemēs. Ja? Bet, protams, mēs vērtējam, ko mēs skatām? Mēs skatām stabilitāti. Vai tā stabilitāte ir slikta? Protams, ka ne. Par tādu cenu bieži nāvējuši. Varbūt mēs mēram savas tiesības draudzē. Es te ilgus gadus, par mani nav tā krāsti nopirka, tur šis stabs ir notrāsots. Es te ilgi esmu bijis, manas tiesības te tiks ievērotas, ja nē, daudzi to jutīs, ja. Tā kā mums bērnam vienam bija tāds rekliņš uzrakstīts bija, ja es neesmu laimīgs, neviens nav laimīgs, ja. Un reizē mums ir pilna draudze tādiem cilvēkiem. Ja viņš nebūs laimīgs, neviens nebūs laimīgs. Un stabilitātes vārdā mēs visu un tiesību vārdā nav jau taisnība viņam.
Bībele jau tāda attieksme kristocentrisks. Labi, par to parasti nākošreiz. Pavēroties spējīgs, jā, viņš pavēro šķelšanos vīrusu apmērā, misionāls, varētu aizsūtīt pie musulmaņiem, lai tos sašķeļ, tā būtu laba misija, ja, kur viņi varētu sūtīt, bet tomēr tiesības viņam ir, pacietīsim, ja. Nu, redziet, un tad mēs nonākam pie Mateja evaņģēlija 25. nodaļas, un tur ir pazīstamā Jēzus līdzība par cilvēkiem, kas saņēma dažādus skaitu talentus, dažādas skaitu naudas vienības. Ja? Un kas tur notiek? Zīmīgi, ka Jēzus ļoti konkrēti norāda uz skaitu šajā līdzībā. Viņš nesaka, vienam iedeva vairāk, vienam drusciņi mazāk, saskaitīt nav iespējams. Jēzus saka, vienam iedeva 5. Vienam iedeva 2 un vienam iedeva 1. Es negribu te vilkt aiz matiem klāt kaut ko vairāk, kā tur ir pateicis, bet man šķiet te ir zīmīgi paskatīties. Un tad tur Mateja evaņģēlijas 25. nodaļa. Un tad, kas tur notiek tālāk? Viņš aiziet projām, atstāja viņus ar to vērtību, ko viņš viņiem ir uzticējis strādāt, un pēc ilga laika šo kalpums atnāca un sāka norēķināties ar tiem. Un tad atnāk pirmais, viņš saka. Tad atnāca tas, kas bija dabūjis 5, atkal tiek uzsvērts talents. Atnesa vēl 5 un sacīja, kungs, ko viņš saka? Tu man iedevi 5 talents, un es sapelnīju vēl 5. Iedomājieties, mēs varētu sacīt, pat tāds nav stilīga valoda. Vienā teikumā 4 reizes 5. Ja? Varētu vieglāk pateikt, tā literārāk. Ja? Acīm redzot, kaut ko evaņģēlijs grib uzsvērt, un kaut ko Jēzus uzsver šo stāstu. Iedeva 5, atnes 5. Viņš jau saka, tu man iedeva 5, un es atnesu 5. Viņš skaita, viņš rēķina līdzi, viņš saprot, viņam ir uzticēta vērtība. Un viņam saka, labi, tu godīgais un uzticīgais kalps, tu esi bijis uzticīgs par mazu, un es tevi iecelšu par daudzumu. Atnāk tam 2, tas pats stāsts. Iedeva 2, atnes 2, viņš saka, ka 2 iedevis, 2 atnes. Labi, tu godīgais un uzticīgais kalps. Atnāk tas 1. Kā es domāju, vai tas 1 runās par skaitļiem? Viņš par skaitļiem nerunā. Jo Dieva darbi jau nevar izmērīt. Tad tas jau viss ir tā. Ko viņš runā? Viņš saka, atnāca arī tas, kas bija dabūjis 1. Tas te ir pasacīts. Un viņš saka, vai viņš saka, es saņēmu 1, un viņš to pašu pazaudēja, ja? Labi, katru atcerējos, kur paraktu, ja? Ne, viņš saka, es pazīstu tevi kā barbu cilvēku, tu pļauj, kur neesi sējis un savas, kur neesi kaisījis, es baidījos un aizgāju un apraku tavu talantu zemē. Ja? Viņš runā, un ko viņš runā, tie ir attaisnojumi. Attaisnojumi, kurš lieto Zviedrijā, attaisnojums, kurš lieto Londonā, attaisnojums, kurš lieto Amerikā, attaisnojums, kurš lieto Latvijā, attaisnojums, kurš lieto 25. nodaļā Mateja evaņģēlijā. Un rezultāts viss tur ir pārsteidzoši vienāds. Rezultāts ir 0. Rezultāts ir stagnācija. Rezultāts ir profesionāla attaisnošanās un izskaidrojums visam, kāpēc tas nevar notikt. Un redziet, tā mana cerība, un tad es esmu daudz runājis jau par daudz, un mēs ķersimies liels pēc darba. Redziet, tā mana cerība ir tā, ka, protams, un sākamies ar to, kas nav mana cerība, bet tas visticamāk notiks. Būs kādi, kas šodien tādi kā atnākuši, tādi arī aizies. Ja jūs esat tik ļoti labi iemācījušies dzīvot attaisnojumos, ka to arī nevar izsist ārā, varbūt tikai Jēzus otru atnākšanu. Un varbūt kādu no jums tiešām nav iespējams uz izsist no tā ārā. Varbūt tie cilvēki varbūt neatnāk šodien, tie paliek mājās. Varbūt tā. Un būs iespējams draudzes, kuras tā kā ir strādājuši, tā strādās, nesāks neko skaitīt, neko analizēt, neko domāt, neko lūgt par to vairāk. Visi labi. Tad es domāju, tā cerība būs tādi, kas sāks skatīties, sāks izvērtēt un sapratīs,
ka mēs varam uzdot labākus jautājumus un saņemt labākus atbildes un labāku darbu darīt. Būs tādi, kurš sāks ieraudzīt un saprast, šeit kaut kas nav pareizi un te kaut kas ir jādara, un sāks kaut ko darīt par to. Nevis attaisnoties. Izdomāt kaut ko, ka tur kāds sēj, tur bļauj, tur nav sējis un tā tālāk. Un būs trešie, un es ceru, ka tie būs visvairāk, kas sāks skaitīt, saprast, nospraust mērķus, sasniegt tos mērķus, un tos mērķus sasniegot ieraudzīs, ka īstenībā mēs varam darīt vēl vairāk. Tie mērķi bija pa zemu nospraust. Ka īstenībā ar to vien, ka mūsu draudz funkcionē labi, nepietiek, ka tas mērķis ir būt lielāks, ka tas mērķis ir būt pilsēta, ka tas mērķis ir būt jauns draudzes. Tas ieraudzīs to, ka ar to, ka mēs sasniedzām to, ka mūsu svētdienas skola dubultojas, ar to nepietiek. Mēs varam strādāt un sākt jaunas grupas, strādāt pilsētā, iet tur, kur ir bērni, strādāt ar viņiem. Un tas ieraudzīs to, ka īstenībā pat tie labie mērķi, kurus mēs nospraužam un sasniedzam, pat tie ir pa zemu. Un ka Dievs var darīt daudz vairāk. Un es ceru, ka tādas draudzes mums būs vairāk. Un es ceru, ka tāds cilvēks šodien šeit. Un redzēt, lai to sasniegt. Un ziniet, es nepretendēju, ka te nu būs tās vienas zāles visiem. Katra draudze ir savādāka. Un katrā situācijā ir savi apstākļi un savi faktori. Un tāpēc jau vienīgi Dievs un pats Jēzus Kristus var vadīt draudzi un būt draudzes galva, nevis es.